Knipelēšana ir viena no mežģīņu darināšanas tehnikām. Šādi darinātas mežģīņas rotā dažādus tekstilu izstrādājumus, gan austos dvieļus, gan kabatlakatiņus, gan šalles, gan dažādas apģērba detaļas. Būtībā tā ir tāda pavadienu pīšana. Visvienkāršākā nozīmē. Mezglu nav, un pavadieniņu spin un krusto, tātad vija un krusto un veido rakstus. Ir ļoti sena šī tehnika, un līdz ar to Latvijā viņa ir ienākusi. Vispār arī diezgan sen, jo vispār arheoloģiskajās mežģīnēs, kas tā kā te var redzēt, visi tie pinumiņi ir arī knipelēšanas mežģīņa elementi. Pamatā visas prasmes, es runāšu par Eiropas teritoriju, visas prasmes visur ir vienādas. Tā tradīcija, kāpēc viņas ir tieši tādas un citādākas un vēl kaut kādas, vienas ir smalkas, vienas ir varbūt parūpjas, vienas līdā, vienas zīdā, vienas krāsainas, vienas vienkrāsainas. Ja? Tas viss ir atkarīgs no mentalitātes, no cilvēkiem, no kā. Bet mūsējās tā īsti ienāca, varētu teikt, 19. gadsimta sākumā, no 18. gadsimta beigas un 19. gadsimta mijā, kad tauta tika pie knipelēšanas. Un tā kā mums bija milzīgais šīs greznības likums, kurš neatļauj tautai ģērbties kā augstākā sabiedrība, tātad tie staigāja zīdos un smalkās drēbēs. Latvieši līna ļoti vienkāršas, līna raupjas mežģīnas, kāds principā ļoti reti, kur sastopams Eiropā. Pielāgojot Rietumē Eiropas skolu, Latvijas teritorijā knipelēja ne tikai smalkas un graznas stērpu mežģīnas, bet arī rupjas prieves, lentes un auklas, grozus, somas, zirglietes un citus saimniecībā izmantojumus priekšmetus. Knipelēšanas elementi parādījās arī metāla, ādas un citos izstrādājumos. Es taisīju vidsmuižas tautas stērpu. Un vidsmuižas tautas stērpam ir knipelēts mežģīnas kā. Jo knipelēts mežģīnas, ja mēs atvērsim Latviju rakstus vai novada burtnīcas, vispār, kur tā literatūra ir sastopama ar fotoattēliem, viņa ir redzama, visur tās mežģīnas ir. Bet, kad sāku jautāt, kur iemācīties, kā lai es pie viņām tieku, es apstājos. Nebija neviena cilvēka, kas parādītu un iemācītu knipelētas mežģīnas. Tajā laikā gan mums bija ass vai profesionāls vislielākais, kas arī tiešām tā profesionāls arī aizgāja, bija Madre, Ilga Madre. Un viņai arī bija daži zīmējumi tādi, bet darināt pie viņas iemācīties nevarēja. Viņa saprata, kā tur viss tas veidojās, bet darināt iemācīties nevarēja. Un tad es sāku interesēties, kas tad ir, kur tad var. Un izrādās, ka bija vien pašai jāmeklē avoti, kur varētu iemācīties. Un es tiku uz Zviedriju. Zviedrijā 2 vasaras pēc kārtas mācījos, un tad jau arī nāca Vācija, un tad tāds nav, un pamazām es tiku pie šīs prasmes tīri praktiski. Un tad bija tā kā ziņa, iedod vēlnam mazo pirkstu, viņš paņēma visu roku, tā bija arī ar manīm. Dagmāra Prīberga, pētot mežģīņu darināšanas prasmes, ieguvusi doktora grādu un publicējusi vairākus detalizētus pētījumus un pamācības, kas atvieglo mūsdienu knipelētāja darbu. Ir viena ļoti liela specifika, kas kavē varbūt iemācīties. Ne tāpat vīšana vai kas, bet tas, ka knipelētām mežģīniem un vispār senām mežģīņu grupai šī grāmata ir arī tā tapusi, vajag zīmējumu. Vajag zīmējumu apakšā, ja viņš nav, tu nevar noturēt ne proporcijas, ne tu var noturēt taisnumu, vienmēr sakot, tu nevar iztaisīt mežģīnu. Un līdz ar to visa problēma. Knipelēšana pilns. Tagad internets. Pataisi. Publilēs un
visādos variantos, visādās pakāpēs. Bet to, kas ir latviešu tautstērpā, to, kas ir mūsu muzejos, to, ko ir darinājuši mūsu vecmāmiņas, ja, nav. Bet šeit ir zīmējums mērogā, 1:1, ko sprauž uz buciņu, kā jūs redziet, mums skaisti buciņu vajadzīgi, piesprauž zīmējumu, un liels, kura cipariņiem norādīts, kas ir tajā katrā punktiņā notiek, kā tā mežģīna veidojās. Un līdz ar to tad tu gan vari gan darināt, gan iemācīties. Tā tas darbs notikās. Mērīja, skaitīja, spraud, zīmē, lai tagad tādu mežģīnu atdarinātu, man vajag saprast, cik tur pāri strādā, kā man viņus ir jākrusto un jāliek, lai to rakstu dabūtu, kāds rāports ir. Vienmēr sakot, viss tas ir, tam jābūt pamatā. Tev ir gatavs. Mīlestību uz knipelēšanu Dagmāra ir iemācījusi arī savai meitai Gitai, kura nu nodod knipelēšanas prasmju smalkumus un nianses ikvienam interesentam. Lai beigtu knipelēšanu, ir nepieciešams buciņš, jeb pamatne, uz ko piestiprināt tehnisko zīmējumu. Tehnisko zīmējumu piestiprina uz cietāka papīra un tad, tā kā stingrāka papīra, un tad pa virsu to īsto to zīmējumu. Nepieciešams ir knipelītes, viņas ir dažādas, tādi kociņi, spolītes, uz kuriem uztin pavedienu. Ir nepieciešams kniepadatas, jo katrā mežģīne top krustojot un vijot pavedienus, un krustpunktos liek adatiņu iekšā. Bez kniepadatām knipelēt mežģīnīt uztaisīt nevar. Un tad vēl nepieciešams, protams, šķēres, materiāli un savienojumi vietās. Tas nav bieži, bet ir nepieciešams, ir tambora adata vajadzīga arī. Bet, lai to veiktu, tad ir attiecīgi viss vajadzīgais šeit. Zīmējumi ir gan ar roku zīmēti, gan viņus var arī taisīt datorā. Ja tu jau saproti, kā tā mežģīnīte veidojās, tad tu vari jau vienkārši principā kvadrātiņus tā kā taisīt un tur iekšā. Manā gadījumā man šeit uz buciņa ir kvadrāta pinuma režģis, un es jau to mežģīnīti pazīstu. Un tas tehniskais zīmējums ir savādāks nekā viņš praktiski top. Jo tehniskajā zīmējumā parādās tikai tādi kvadrātiņi ar punktiņiem, bet lai tos kvadrātiņus ar punktiņiem tādā veidā tā kā to mežģīnīti veidot, tad tādajos krustpunktos sprauž tos kniepadatiņu, un tad ir process vij, krustodiedziņu, kniepadatiņu, vij, krustodiedziņu, kniepadatiņu. Tā kā tur arī tas mežģīnes raksts var veidoties, piemēram, no tā, cik daudz reizes tu krusto un vij pavedienu savā starpā. Jo vienmēr strādā pārīšos, tā kā pāris, un pāris ar pāri, tātad blakus kociņi vienmēr krustojās vai vijās savā starpā, un tā iet uz priekšu visai līnijai. Un, ja, piemēram, sakrusto 6 reizes, tad tā pinīte ir garāka. Ja sakrusto 3 reizes, tad viņa, protams, ir īsāka. Un tas, protams, tāpēc ir iepriekš vienmēr jātaisa paraugi, lai attiecīgi saprastu gan diega rupjumu, smalkumu, gan no tā arī atkarīgs, kāda tā mežģīna būs rezultātā. Viss sākās ar to, kad vienkārši ņem pavedienu. Pavediens arī vienmēr ir jāmēra, jo pavediens ir apmēram jāprēķina tajā mežģīnas, cik viņš ir, tā kā iepinās iekšā, kad jāņem drusciņa rezervi, apmēram tur 2/3 vairāk nekā būtu parasti. Un sākās viss ar to, ka nogriež pavedienu un tin uz spolītes virsū. Un arī tīšanas procesā ir svarīgi, kā viņu pēc tam, ir tāda cilpiņa, viņa veido tādu cilpiņu, ko uzliek virsū, un knipelīte paliek karājoties un netinās vaļā. Ja tu pareizi esi uztinis, tad jā, bet tad, ja tev vajag procesā viņu pagarināt, tu viņu vienkārši vari pagarināt. Viņš tā kā iztinās un atkal paliek. Un ļoti būtiski ir iemācīties to pašu pirmo, tā kā uztīšanas veidu. Un šajā gadījumā tā kā es tinu no jauna, vienā galā man būs spolīte un otrā arī mālīte spolīte, viņš sauc dažādi. Un tad uztinu to diedziņu un atkal viņu tā, un viņš karājās, viņš paliek karājoties, viņš nenāk vaļā. Un tad, kad sāk mežģīnīt, tad es jau esmu iespraudusi tā kā divus tos
punktiņus, tad uzliek virsū vienkārši šādā veidā. Un, kā jau es teicu, strādā pārīts ar pārīti. Šajā gadījumā man ir rokās 4 kociņi. 4 kociņi, un tad es sāku to procesu, attiecīgi kādā veidā. Manā gadījumā es no sākuma kociņus viju, un tad es viņus krustoju, krustpunktā, un tad atlaižu vaļā. Tas bija pirmā darbība. Pēc tam es pārēju uz nākošajiem kociņiem. Tagad es paņemu, lai centru taisītu atkal. Viņi blakus, bet šādā veidā blakus. Un atkal tā darbība ir tāda pati. Es biju savā starpā kociņus, pēc tam sakrustoju, un tad šajā gadījumā man veidojās tāds krustpunkts, un man jāieliek tas pieturas punkts, lai es varētu viņu nostiprināt. Un es ielieku šeit adatiņu iespraužu. Un tad pēc tam es to darbību pabeidzu, tieši tāpatās tas pusvījums. Tad es atgriežos pie paša sākuma, un atkal tieši tāpatās daru. Un kā ir tas krustpunktiņš, tā es viņu vienkārši tur to adatiņu piefiksēju. Un svarīgi, lai arī tajā procesā visu laiku tika pievilkt stingri, lai tā mežģīnīte ir stingra un kārtīga uzreiz jau pašā sākumā. Pateicoties Prībergu ģimenes entuziasmam, knipelēšanas prasmes Latvijā tiek saglabātas, pilnveidotas un specifiskā mežģīņu darināšanas tehnika turpināta daudzās tautas lietišķās mākslas studijās visā Latvijā.